Vai šī bija grūtākā spēle tavā mūžā? Nu, varbūt mūžā nebija, bet jebkurā gadījumā šī bija ļoti grūta spēle, jo gan Ovāls, gan mēs bijām gatavojušies un iznākums tāds, kāds tas ir. Grūtākā nē, bet vai saspringtākā, tad tā jāprasa? Ja mēs atceramies septītnieku čempionātu, tad mums arī ar Miesniekiem bija fināla spēle tāda, ka punkts punktā mēs ienesām beigās, bet var teikt, ka šeit arī bija ļoti, ļoti saspringti un nervi ir čupā vienkārši. Šī tik pilna tribīņa priekšā bija nācies kādreiz spēlēt? Jaunzēlandē, es jokojos. Nē, ļoti daudz skatītāju bija baigais prieks par skatītājiem, jutām atbalstu un tas arī deva klāt papildus motivāciju kapāt, jo varēja saprast, ka nebūs varbūt otras iespējas, kad parādīt viņiem, ka mēs esam gatavi būt čempioni. Kas notika, kad pēc sākuma 14-0 izrāvienu tomēr ļāvāt viņiem gūt 15 punktus pēc kārtas? Es nedomāju, ka mēs nebijām, palaidām to spēli. Es domāju, ka vairāk viņi tā kā bija apjukuši sākumā, bija šmiegaināki, un mēs izmantojām mūsu iespējas, bet tad arī viņi pamodās un nostabilizējās, sāk spēlēt uz saviem stiprajiem punktiem, kas viņiem bija cīņa attiecīgi stiprāk, un sāk pamazām stumt, bet beigās arī mēs pārgrupējāmies un mācējām noturēt uzvaru. Un pēc sezonas, kad ir izcīnīts viss, ko var izcīnīt Latvijā, kur iet tālāk, kur rast motivāciju nākamajā sezonā? Šogad mēs esam paņēmuši visus 4 Latvijas kausus. Nākošais gads ir jāskatās uz Baltiju, jāmēģina arī Lietuvā atņemt kādu kausiņu. Jo mēs zinām, ka Lietuvā klubu šobrīd gan 15. gan 7. ir bišķi stiprāki par mums. Jāmēģina ir iekosties kaut kur, atņemt kādu punktiņu. Vai arī jāstāsta tālāk. Tepatās mums ir kaimiņos Polija, Krievija. Viss kaut kur jau var spēlēt.